veidot redzējumu par Dievu, balstoties uz reliģiju, uz konfesiju, uz baznīcām, ir pilnīgi nepareizi. Tas, ka tavs redzējums par Dievu ir balstīts no kādas konfesijas, nebūs attaisnojams tajā dienā, kad tu sastapsies ar Dievu un dosi atskaiti. Nezināšana neatbrīvos no atbildības. Tāpēc, ja tu nebūsi pats pārbaudījis lietas, bet būs kādam akli uzticējies, tāpat atbildība būs tavā pusē. Jo katram ir dota izvēle pārbaudīt vai nepārbaudīt kaut ko. Ja tu pats nepārbaudi patiesību, tad tam arī būs sekas. Sekas šajā pasaulē ir jebkuram, kurš kaut ko dara atžgārni, jebkuvienai darbībai kaut kādas sekas. Un arī mūsu izvēlē būs sekas. Sekas var būt nepareizām izvēlēm, piemēram, nezinu, kāds var nodzerties un pāragri nomirt. Tam ir sekas. Kāds var nomirt bez Dieva, tam ir sekas. Kāds var nomirt bez ticības Jēzus Kristus izdarītā darbā pie krusta, tam būs mūžīgas sekas. Tāpēc mans aicinājums ir katram pašam pārbaudīt un meklēt patiesību, jo, kad tu sāksi meklēt, tu viņu atradīsi. Un nav jābalsta redzējums par Dievu balstoties uz kādu cilvēku vai kādu baznīcu vai kādu konfesiju.